Mēs bieži vien dzirdam ziņās, īpaši degpunkta ziņās, kur ir visādi skandāli notiek. Un tā arī ir cilvēka savstarpējā mijiedarbība. Un ir atsevišķas programmas, kas veido šiem cilvēkiem šo negatīvo, agresīvo izpausmi vienam pret otru. Jo, ja cilvēks sevī nes šo spēcīgo enerģijas programmu, kuru viņš nespēja pats pat ar sevi tikt galā un satiekot otru cilvēku, kas viņu provocē, veidojas konflikts. Un šis konflikts var pāraukt tādā bīstamā, agresīvā izpausmē vienam pret otru. Tāpēc notiek arī kautiņi, ne tikai starp vīrieti un vīrieti, bet arī starp vīrieti un sievieti, jo savienoja šīs te divas programmas, caur kurām cilvēki izrādā, viens ir tas iniciators un otrs ir tas, kas realizē šo te agresīvo attieksmi pret otru cilvēku. Iespējams, ka atsevišķos gadījumos no tādām attiecībām vispār ir jāizvairās. Un, protams, ir ļoti cītīgi katram zināt savas programmas. Mums ir tātad zvaigznē ir 5 sfēras, katrā sfērā ir 6 programmas. Nu, tad attiecīgi arī jāpārzina arī visas šīs programmas, lai viņas būtu mums plusā.